Sveiki! Tagad zajūrī, ko var, bet ne obligāti vajag piesaukt otrdienas mūsu iztēles gaišredzības vispārējā redzīguma rituālā. Tātad tā būs dievība, ko piesaukšu es, bet jūs esat aicināti droši piesaukt kādu citu vai pat vienkārši visumu dabu savus garus pavadoņus vai vienalga. Tātad zajūrī es vēlos stāstīt par šīm dievībām vispirms koncentrējoties tieši uz to, kas viņi ir, ne uz tieši visu šo radīšanas mītu, taču zajūrī, tāpat kā varbūt arī citu gadījumā, ir svarīgi saprast viņu vietu, un tātad pavisam pašā pirmsākumā, kā daudz kur ir neizpaustā šalla, kas ir viss kopā esamība, un Zorku uzskatā esamība, ja ir esamība, un viņa ir, kā mēs to katrs šeit piedzīvojam, esamību, tad nav iespējams būt neesamībai. Tātad šallai nav izvēles būt vai nebūt. Viņa ir, parasti viņu uzrunā vārdā viņa, lai gan, protams, ka tur nekāda dzimuma vai dzimtas nav, bet parasti tiek uzrunāts vārdā viņa. Un tātad kā arī daudzos citos tekstos tiek teikts, ka visums vēlas izpausties, visums vēlas diferencēties, tātad sadalīties dažādās daļās, lai tās spētu savā starpā kaut kādā veidā sadarboties, mīlēt citu, ienīst citu, piedzīvot pasauli, jo ja viss ir samaisīts pilnīgi kopā vienā veselumā, tad nekas nenotiek, viss ir absolūti statisks. Bet tā ir ļoti labi zināma ideja, un tātad šalla izlēma radīt, izpaust to sevis daļu, ko sauc šalla dzivūni, transcendentālajai ir savs vārds, viņa nekur nepazud, šī transcendentālā šalla. Ar viņu var komunicēt, bet tas vārds ir, varbūt viņa kādā brīdī atklāšu, bet viņš ir gan, teiksim, ļoti, ļoti īpašs, bet vēl arī tas man nepatīk viņu izrunāt. Bet es līdz tam tikšu, kad mēs tiksim pie konkrētā radīšanas mīta. Bet šajā gadījumā par zajūri ir jāiesāk ar to sākumu. Un tātad, kādēļ es vispār sāku ar zajūri, ja ir 7 galvenie dievi, kuri radīja pārējos dievus un arī visu visumu, kādēļ es sāku ar zajūri, ir tādēļ, ka viņš bija pirmais. Un atkal viņu parasti uzrunā vārdā viņš, taču tām nav lielas nozīmes, tikpat labi tā var būt viņa vai vidējais vai nekas, vai es nezinu. Bet Zorki vienmēr pieņem tādu kā, viņu uzskats ir tas, ka šīs dievības mēdz pietuvoties Zorku līmenim, arī cilvēku līmenim, ja kāds vēlas. Jo Zorki izstās samērā līdzīgi cilvēkiem, un daļai izstās pilnīgi tādi paši kā cilvēki. Un tātad šim te dievībām patīk pietuvoties cilvēku vai Zorku vai kādai citai pasaulē, un katra cilts vai suga vai daļēji pat katra būtne savo nelielās niansēs rada tādu kā kopējā esamības laukā šo te izskatu. Un viņi pieņem arvien tuvāk šīs te domāšanas, šīs te būtības izpausmi. Un viņi var arī
pat sākot ar pašām augstākajām dievībām, tātad arī ar Zajūri, iemiesoties par dažādām būtnēm, ieskaitot cilvēkus, ieskaitot Zorgus. Un Zorgu uzskatā tas ir noticis. Un tātad Zajūri ir arī izskats, kādā viņš parādās, teiksim, simboliski, lai viņu atpazītu. Un es sākšu ar šo izskatu. Tātad man ir jāņem vērā arī Zorgu ikonogrāfija, kā viņi attēlo šīs te būtnes. Tātad viņu attēlo kā vīrieti ar vīrišķīgu figūru, platiem pleciem, šauriem gurniem, nedaudz muskuļotu, bet drīzāk slaidu, ar garām rokām, kājām, tādu ko graciozu, bet maskulīnu, ar zilu ādu, ar gariem, taisniem, melniem matiem, un katrai no šīm 7 dievībām ir tas, ko sauc par sirdi, ko Zorgi attēlo tradicionālajā sirsniņas formā uz katra dieva krūtīm. Un Zajūri sirds ir, ja viņa āda ir zila, parasti tādā kā vidēji zilā tonī, kas ir vidēji zils, vidēji zils, es nezinu, dažkārt attēlo gaišāk, dažkārt tumšāk. Bet viņas sirds ir tumši zila, ar nedaudz tādu, tā kā indigo, kas iet uz drusku violetīgo pusi, vairāk nekā uz zaļo noteikti. Un šī sirds ir tāda, man vislabāk, kā es to iedomājos, atgādina kaut ko lakotu, ar tādu kā spīdumu pa virsu, bet nevis viņa spīd šī sirds, kā tas ir ar dažiem citiem dieviem, bet atstaro tāda kā spīdīga virsma, kā kaut kas lakots. Un šiem dieviem parasti ir kaut kādi atribūti vai kaut kādas pozas vai kaut kas, kas tā kā viņus atšķir šajā te ikonogrāfijā, jo bieži vien attēlo kā vienkārši vienkrāsaini aizkrāsotu, nevis izceļot katru detaļu ķermenī, bet vienkārši kā pilnīgi vienkrāsainu figūriņu siluetu, kurā tiek iezīmētas vienmēr acis, šī te sirds uz krūtīm, un tad tiek iezīmēti tie konkrētie atribūti, kas parādās visbiežāk. Taču viņi var mainīties, un ar Zajūru šajā gadījumā ir vienkārši, viņam ir ļoti neliels šis te mainīgums vai vispār šīs te detaļas papildus. Ir tie garie melnie taisnie mati. Viņu bieži attēlo ar tādām kā atvērtām rokām, piemēram, stāvot, viņam plaukstas būtu pavērsts uz priekšu, rādot tā kā, ka viņa rokas ir tukšas, un ka viņa rokas neko nedara. Vai arī tas ir kā atklātības žests, kā es neko neslēpju žests, bet viņu mēdz attēlot ar parasti uz leju nedaudz paplastām rokām ar izplastiem pirkstiem, tā kā stāvot parasti ar vienu kāju drusku uz priekšu, kā ejot. Tas ir vispārstākais. Taču viņu var zīmēt visādās pozās, ja grib, visādi viņu var izkrāsot pilnībā cilvēcīgi ar visiem vaipstiem, ar visām detaļām, ar visiem nadziņiem un katru muskulīti attēlotu. Tas ir pilnībā iespējams, un kas ir ar viņa acīm, es teicu, ka šies dievus attēlo. Acis arī parasti viņiem attēlo. Acis īstenībā ir Zajūri vienīgā ļoti izteiktā daļa, jo ir dievi, kuriem vienkārši tiek iezīmētas acis, bet tad, ja viņiem nav nekā cita sejā, viss ir tā kā tajā aizkrāsotajā variantā, visiem dieviem iezīmē acis,
Bet zajūri ir īpaši tieši acis kā simbols, ka tās ir gaiši zilas, taču ir tā, ka tieši no acīm spīd gaisma, kas ir arī ar viegli violetu, rozām, baltu, sudrabainu, tādu krāsu gammu, tādā kā atspīdums uz kaut kā, tāds kā virmojoša gaisma, kas nāk no viņa acīm. Parasti tā kā pa pusseju gandrīz, ne tā kā pa visu, teiksim, tur lielāk par galvu tas mirdzums, bet tā kā pa pusseju apmēram. Tā gaisma nāk no acīm. Un kad viņš iemiesojas par cilvēku vai zorgu vai kaut ko tam līdzīgu, tad, viņš parasti pieņem vīriešu formu, bet tas viņš var pieņemt jebkādu formu, viņš var pieņemt arī kādu formu, kur vispār ir radījumi, kuriem nav nekādu vīriešu un sieviešu. Vienkārši zorgi attēlo tā kā, protams, zorgi, jo viņi izstās līdzīgi cilvēkiem vai kā cilvēki. Tad viņš, parasti pieņem šādā vīrieša formu, ja viņš izvēlas pat piedzimt un nodzīvot līdz mūža galam, tad, protams, viņš vienmēr neizskatīsies šāds slaids maskulīns un diezgan jauns, un tāds viņš, protams, kādā brīdī būs bērns un kādā brīdī būs vecs cilvēks, vai sieviete, vai kaut kāds citplanētietis, vai kaut kāda dīvaina veida feja, viņš mēdz iemiesoties, kur viņam patīk. Taču attēlojot tā kā viņu, tad, šis te izskats ir, kā viņš parasti sevi attēlo fiziskā veidā iemiesojoties. Bet nevienmēr viņš var izvēlēties arī kaut ko citu, ja vēlas. Un tā tad, kad ir šis vizuālais, jo tā kā Zorku uzskatā ļoti svarīgi, šis te attēlojums un šie te simboli, citiem dieviem ir vairāk. Kaut kā zajūri ir vismazāk tās spīdīgās acis un tas žests ar atvērtajām rokām. Tas arī ir viss. Zajūri, kad pirmais tika radīts šallā, ir 3 dievi, kuri droši ir zināms, ka tika radīti transcendentālajā šallā vēl iekšā, kamēr pārējais vēl nebija izpausts. Zajūri bija šis te pirmais. Un zajūri ir iztēles dievs. Tas ir pirmais, kas ir ar viņu saistībā. Zajūri ir iztēle. Un tikko kā viņš vēl bija šajā transcendentālajā šallā, kas ir viss, kur pagaidām viņš vēl bija iekšā, zajūri pirmā doma bija par Aē. Un Aē, kāda varētu būt pirmā doma, kad ir eksistence, bet ja nebūtu eksistence, ja būtu nekas, bet tas nav iespējams, tāpēc, ka ja ir, tad nevar nebūt. Zorku uzskatām pastāv multivers ar visām iespējamām variācijām, bet tur ir konkrēti, kā tās realizējas, jo lielākā daļa no šīm variācijām pastāv neizpaustā formā. Viņas ir, un uz viņām var paskatīties, bet arī katra būtne, kas dzīvo, rada savas variācijas. Tādā veidā mēs katrs, tā kā Zorku uzskatā, paplašinam realizētās pasaules. Tās, kur tiešām kaut kas notiek, kas nav tikai attēls. Un katrs var radīt dažādas, un mēs katrs esam atbildīgi par to, kādas pasaules mēs realizējam un kādā veidā tas izplatās. Tas ir Zorku morālais uzskats, kādai ir vērts censties dzīvot pozitīvu dzīvi un ieviest pozitīvas pārmaiņas, jo tas veido veselu visumu, kurā jūs varat ienest kaut ko pozitīvāku nekā kādā citā neizpaustajā realitātē blakus. Tās visas pastāv. Un zajūri tās viss ir iztēlojies. Viņš radīja
šo te multiversa matriksu, ja tā varētu teikt, ar savu iztēli spējot iztēloties pilnīgi visu, pat šo pirmo domu AE, kas ir neesamība, taču tā nav neesamība, tā ir ideja, tā ir doma par neesamību, kas bija pirmā doma pasaulē, jo šālai domu nav, šāla vienkārši ir. Šāla ir eksistence, pati par sevi ir eksistence. Un kad šī eksistence ir tāds vārds emanēja, tātad no sevis tā kā atdalīja, bet nepaliekot mazāk, Zajūri, tad viņa pirmā doma bija, bet ja nu nav, ja nu nebūtu. Un šis AE ir vienīgā doma, kas paliek transcendentālajā šālā. To viņa nelaida ārā reizē ar Zajūri. Tādēļ vienmēr, kad cilvēki kontaktējas ar transcendentālo šālu, kas ir iespējams, bet tas nozīmē kontaktēties ar visu neizpaustajā formā, ar kaut ko ļoti statisku, ar kaut ko pilnīgi mūžīgu, ar kaut ko, kas nekad nemainīsies, ar kaut ko, kur varbūt radās tas impulss radīt visumu, sākot ar Zajūri, bet varbūt arī tā bija vienkārši neizbēgamība. Par to atbildes nav. Varbūt tā vienkārši ir jānotiek, jo ja ir, tad ir. Un tad, kur ir, tur rodas, jā. Bet Zajūra kontekstā tas ir svarīgi, ka viņš radīja pirmo domu, taču šāli to neielaida izpaustajā visumā šālā dzīvūna, kas ir izpaustais visums, sākot jau ar visu, kas ir ārpus transcendentālā šālas, kas ir pirmais Zajūri, kurš izkāpa no viņas pirmajā augstākajā dievu pasaulē. Un šajā neizpaustajā, vēl bezlaicīgajā, pusizpaustajā esamībā Zajūri bija pirmais, kurš ienāca un sāka veidot šo te esamības matriksu, šīs te idejas, šīs te vēl ne formas, nekādā gadījumā ne formas, pat ne kaut ko, kas pastāv, tikai idejas. Un Zajūri savā ziņā ir arī pareģošanas dievs, jo viņš spēja ieraudzīt visus iespējamos variantus reizē, un viņam ir iespēja cauri šim multiversam, cauri šim neizpaustajām vai izpaustajām daļām, cauri šim matriksam, ieraudzīt ceļus, kur ko vajag pamainīt, lai kaut kas notiktu. Viņš ir spējīgs to visu organizēt, teiksim, ar idejām. Viņš var pateikt. Viņš nav tas, kurš spēj to izdarīt. Tas nav viņa spēkos izdarīt tās izmaiņas. Taču viņš var pateikt, ja mēs te kaut ko šādi pamainīsim šajā esamībā, tad notiks tas un tas un tas. Tādēļ viņu sauc arī par pareģošanas dievu, lai gan ir zorkiem citi konkrētāk pareģošanas dievi, taču Zajūri ir, viņš ir no 7 galvenajiem spēkiem, kas ir pamatā visam visumam. Tādēļ viņam ir ļoti plašs tas spektrs, kādā, ja mēs pasauli sadalām 7 daļās, tad viņam ir vesela 7. daļa pasaules. Un tur ietilpst iedvesma, tur ietilpst māksla lielā mērā, māksliniekiem vienmēr ir vajadzīga iztēle. Zajūri ir ļoti, ļoti visaptveroša dievība. Tas ir arī vienkārši redzīgums, intuīcija, spēja pieņemt pareizo lēmumu, jo Zajūri redz visus variantus un spēj pateikt, kurā variantā kas notiks. Ja arī realizēt to, jūs varat labāk. Iemiesot cilvēks spēja labāk kontrolēt savu realitāti nekā Zajūri. Viņam nav nekādas iespējas, ja vien viņš nav pats personīgi iemiesojies, kas nozīmē, ka viņš aizmirst, kas viņš ir, vai aptuveni kaut ko nojauš, bet katrā ziņā nesaprot, ka viņš pilnībā ir viens no 7 augstākajiem dieviem.
Tad Zajūri, kamēr viņš ir augšējā dievu pasaulē, viņam ir mazākas iespējas kaut ko ietekmēt nekā iemiesotiem cilvēkiem. Kas ir attiecībā uz Zajūri raksturu, ja tā varētu teikt? Tā kā viņš redz visu, tā kā viss viņa galvā pastāv, pat tik tālu kā neesamības doma, kas ir palikusi tur, bet viņš to atcerās, kāda bija tā sajūta, bet ja nu nebūtu vispār nekā. Tad, teiksim tā, Zajūri patīk paspēlēties. Viņš nav pazīstams ar īpašu līdzjūtību, noteikti ne ar speciālu ļaunumu. Morāli palēka, kā to mēs teikt, dievība. Dievs. Šos varētu saukt vārdā dievs. Tādēļ, ka viņš redz to realizējamies, šito realizējamies, tik daudz ko realizējamies, kā viņš pazaudē tā kā to spēju, kamēr nav iemiesots, paskatīties uz vienu konkrētu būtni un saprast, ka tā būtne, piemēram, cieš. Jā, viņš to redz, bet ļoti daudzās citās realitātēs tā pati būtne necieš. Citās viņam ir labāk, un šeit tagad viss, tas ir tā, kad skatoties uz pilnīgi visu, tas viss kļūst diezgan lielā mērā par spēli. Taču kas ir šāla dzjūn? Ko nozīmē vārds dzjūn? Dzjūn nozīmē dievišķā spēle. Un Zajūri kā pirmais radītais ir saistīts ar to spēles aspektu, jo Zorkiem nav konkrēta viedokļa, absolūtas pārliecības, vai Šalla ar šo kaut ko vispār domāja, vai viņai bija izvēle radīt, varbūt viņai nemaz nebija izvēles radīt, un tas pieder pie radīšanas, un iespējams nebija kaut kāds tāds, ne laiks sākās ar radīšanu pēc vēl dieviem, pēc Zajūri radīšanas un pēc vēl daudz dievu radīšanas sākās mums pazīstamais laiks, taču kaut kāda virzība uz priekšu notika. Un vai vispār bija tāds posms, kurā Šalla bija tikai viena pati un kaut kur sevī jūta šo te vientulību un vēlējās, lai kāds uz viņu skatītos atpakaļ un skatīties pati uz sevi caur dažādām acīm? Vai tāds periods vispār bija, vai arī tas vienkārši notika, viss vienā? Zajūri radīšana, visu pārējo dievu radīšana, kosmosa radīšana un tas viss, tā kā tas stāv ārpus mums pazīstamā veida laika, varbūt tur nebija nekādas neizvēles, tas vienkārši viss notika un vienmēr notiek. Bet tas padara Zajūri par dievību, teiksim, jūs viņu satiekat iemiesotā formā, vai pat tad, ja jūs viņu piesaucat, ja viņam tas šķitīs interesanti, viņam šķitīs, ka jūs esat kāda no tādām interesantākām variācijām, viņš var būt ļoti labvēlīgs pret jums. Jā, viņam liksies, ka jūs esat garlaicīga variācija, jo viņš redz tik ļoti daudz, ka viņš redz visu. Viņam viss ir galvā, kas jebkad varētu notikt. Viņu nevar pārsteigt ne ar ko. Taču ir atšķirības starp neuzspēlstajām esamības daļām, esamības variācijām, multiversa šiem te variantiem un starp izpaustajiem. Un ir atšķirības starp to, kas ir iztēlē un galvā, un starp to, kas ir realizēts. Un tur Zajūri var rasties interese par konkrētām būtnēm, arī par konkrētiem cilvēkiem. Ja jūs esat pietiekami interesanti, radoši, ja jums ir ļoti daudz iztēles, un jūs spējat viņu kaut kādā ziņā pārsteigt pilnībā jūs viņu nevarat, jo viņš visu spēja iztēloties, taču skatoties uz jums, viņš redz kaut ko īstu un nevis vienkārši iztēlē viņam galvā esošu, bet īstu un šobrīd notiekošu, viņš var būt ļoti labvēlīgs. Bet speciāli viņš īpaši nerievi mazām būtnēm, bet viņš ir pazīstams ar spēļu spēlēšanu. Tie, kas klausās man uz Zilvena stāstus, kas ir mans otrs stāstu kanāls. Tur ir pirmais stāsts
par viņa meitu Zajūro, kura ir viņa viena paša radīta. Dievi dažkārt rada kopā dievus, kā piemēram ir nākamajā stāstā Viora, kas ir Vio un Gāras meita. Zajūro ir tikai Zajūri meita, un viņš spēlēja spēli ar zemākas kārtas dievietu Kolhongu, kurā viņš Zajūro ieliek, viņi kopā ar Kolhongu ieliek viņu dažādās situācijās, un Kolhonga mēģina Zajūro savaldīt, būtībā uzvarēt, salauzt viņas garu. Un Zajūro nekad nav laimīga, kad viņa iemiesojas, jo vienmēr viņai vai viņam vai kaut kādai citai variācijai, jo viņa iemiesojas, nezinu kur, protams, visādos variantos. Vienmēr seko Kolhonga un mēģina salauzt viņu, jo Zajūro ir cerība plus iztēle. Tā ir cerīgā daļa. Tā ir cerības un pārliecības par to savu iztēli. Tāda ticība, ka var panākt labāku rezultātu. Es varu piepildīt savus sapņus, var būt labāk. Un Zajūro simbolizē šo te absolūti nesalaužamo pārliecību. Es varu kaut ko izdarīt, es varu kaut ko mainīt. Un tieši tādēļ Kolhongai ir tik interesanti mēģināt viņu salauzt. Un vismaz, cik pagaidām ir zināms, tas nav droši, bet viņai nekad vēl nav izdevies. Taču Zajūri neinteresē tas, viņš spēlē ar Kolhongu šo spēli, liekot savu meitu dažādās vietās, kur viņa nekad nav laimīga. Tajos brīžos, kad viņa mājo transcendentālajā, negluži, bet tajā augšējā dievu pasaulē, kurā nepastāv laiks, viss ir būt jauki. Un tur viņa, tāpat kā visi augstākie dievi, jo dievi pastāv 4 variācijās. Pirmie ir 6 pirmdievi, tad ir viņu dēls Zilvens, ko viņi 6 radīja kopā, vienīgais, kuru ir radījuši visi 6. Un tad ir veselas miriādes, es nezinu, cik ļoti daudz. 3. pakāpes, Zilvens ir vienīgais 2. pakāpes dievs, un tad viņi kopā ar Zilvenu visi 7 radīja 3. pakāpes dievus, kuri vēl aizvien ir pirmdievi, kuri ir radīti pirms visuma radīšanas. Un viņiem pieder specifiska pasaule, kurā viņi dzīvo ārpus laika, bet viņiem patīk iemiesoties, viņiem patīk iet tuvāk. Viņi var arī negluži iemiesoties, bet, piemēram, pienākt tuvāk zemē, pastīties uz orkiem, pastīties uz cilvēkiem. Taču tas viņus piespiež pieņemt šo tēlu, kādu mēs viņu tuvumā viņiem tā kā uzliekam. Un, piemēram, ja Zajūri dodas skatīties uz orkiem, ne tikai viņus iztēloties, bet viņš pietuvojas orku pasaulē, vai pat grasās iemiesoties, viņš pieņem šo te zilādainā, melnmatainā, ar sirdī esošā ar spīdīgajām acīm, esošo tēlu, un jau pamazām pieņem kaut kādu zorkisku pasaules uzskatu, saglabājot to, ka viņš ir dievība, taču viņš pamazām tā kā, jo tuvāk viņš kādai planētai, kādai ciltī, kādai konkrētai būtnei iet, jo vairāk uz viņu tiek projicēta šī te kultūra, šī te domāšana, šīs te emocijas, tas viss, kas attiecas uz tāda veida būtnēm, kur viņš dodās klāt. Tas ir uz visām šīm te 1., 2., kur tikai Zilvens, un 3. Paaudzes dieviem. Un kas par viņiem ir ļoti svarīgi?
viņi nespēja mainīties. Kādi viņi ir radīti un kādu enerģiju viņi nes, viņi nespēja to mainīt. Nekad. Vismaz līdz, kamēr šis visums vai nu neizjuks pa vīlēm, vai nesavāksies atpakaļ transcendentālajā šallā, vai kādā veidā šis visums beigsies, taču viņi nav spējīgi mainīties. Un Zajūri ir iztēles dievs ar tādu raksturu, kāds viņš ir, un vienīgais veids, kā viņi var panākt īslaicīgas pārmaiņas, ir iemiesojoties būtnēs. Un to viņi dara, tādēļ, kā būt nemainīgiem, nepārtraukti, šo te dievu uzskatā ir kā lāsts. Viņi nav tā kā zemākās paaudzes dievi, kas ir 4. paudze un tālākas paudzes. Kolhonga ir 4. paudzes dieviete, kura spētu mainīties un spētu nespēlēt šo cietsirdīgo spēli, jo viņa varētu tāpat kā cilvēki vai kādas būtnes mainīties, pieņemt citus lēmumus, viņa to nedara pagaidām. Kāda viņa ir piedzimusi, tāda viņa ir palikusi. Bet viņa varētu mainīties, taču Zajūri un šī 1., 2. un 3. pakāpes dievi mainīties nespēja, atskaitot iemiesošanos. Un arī tad, kad viņi iziet no tā, viņi skatās uz to, kā tas īsti nebiju es. Tieši tādēļ Zajūro, viņa nav īpaši dusmīga uz savu tēvu. Jā, viņai kaut kādā ziņā ir tā, kā viņa skatās atpakaļ uz to inkarnāciju, kur viņa bija, teiksim, cilvēks vai zorks vai kas. Un viņa domā, smagi viņai bija, jā, vai viņam, vai kam. Bet viņai nav tās konkrētās asociēšanās, un tur ir tā dieva traģika. Viņi grib pārmaiņas, un viņi grib piedzīvot kaut ko citu, un viņi to var, taču viņi aizmirst, kas viņi ir bijuši, daļai saglabājas daļējas atmiņas, taču ļoti daļējas. Un, kad viņi no tā iziet, pirmajā brīdī viņiem ir tas pārdzīvojuma efekts, bet tas tā kā izkulp gaisā, un viņi paliek tas, kas viņi ir. Un Zajūri nav spējīgs mainīties. Viņu var nemēģināt pārliecināt par to, ka visādas šādas spēlītes ir cietsirdīgas, vai ka vispār, teiksim, kaut kādai īpašai līdzjūtībai, vai pat īpaši palīdzībai, vai kam varētu būt kāda nozīme dzīvē. To ir bezjēdzīgi viņam teikt. Viņš izvēlēsies dāvināt savas dāvanas tikai tiem, kas viņu izklaidēs, tikai tiem, kuri ir ļoti, ļoti interesanti. Un tiem, kuriem ir plaša iztēle, radošiem cilvēkiem, teiksim, ja es runāju par cilvēkiem vai zorkiem, radošiem, ļoti oriģinālu dzīvesveidu dzīvojošiem, tie var piesaistīt Zajūri uzmanību un dabūt viņa dāvanas. Taču tā kā viņš ir pirmdievs, viņš ir arī iemiesots visā visumā. Un viņš ir visur. Arī katrā no mums ir gabals Zajūri. Jebkur ir Zajūri. Viņš ir viens no 7, tātad viņš ir visur. Ir vēl daži dievi atsevišķi, kuri ir visur un kuri skar ikvienu visur visumā, par to mēs vēl runāsim. Taču, lai izskaidrotu Zajūri būtību, man nākas izskaidrot pirmdievu būtību, par pārējiem būs īsāk. Un es ieteikšu nesākt ar citiem, bet tieši ar Zajūri, jo šeit izskaidroju visu to sistēmu. Tādēļ piesaukt viņu tieši viņa konkrētajā esamībā, kā intuīcija, gaišredzība, iztēle, savā ziņā radošums, tur ir cita dievība, kas ir tieši radītājs, bet kā iedvesmas, mākslinieciskuma, viss kaut kas tāds, vienkārši redzīguma, spējas saskatīt sev pareizo ceļu, kā vislabāk izkārtot, to ir vērts viņu piesaukt.
Jo tas nekas, ka jūs varbūt viņam nešķietat interesanti. Retais cilvēks viņam ir interesants. Ir tādi, jā, bet retais. Bet mēs varam pat piesaukt Zajūri sevī, jo viņš tur ir, katrā no mums. Un viņam jau nav žēl. Tas saka, viņš jau nav ļauns, viņš nav agresīvs kopumā. Viņiem patīk spēlēties, jā, bet viņa mērķis nav speciāli spīdzināt. Nē, tas nav. Viņam vienkārši gribas, lai ir interesanti. Un mēs varam piesaukt šo te iztēles spēku, kas ir, jā, tas ir pirmais vārds, taču nonivelēt viņu tikai līdz iztēlē ir es saku, 7. daļa visam, tur ir tik daudz ko runāt, tik daudz ko iztēloties. Pielietojiet Zajūri spēkus sevī un iztēlojieties, kā tas varētu būt. Un ko vēl par viņu var pateikt, ir, ka viņam ir ļoti tuvas attiecības, mīļas attiecības ar viņa brāli, kas ir otrā radītā būtne, Vio, kas ir radīšana. Zajūri iztēlojas un rada šo te zīmējumu, attēlu, un Vio to realizē, rada. Plus viņam ir varbūt nedaudz tik ciešas, bet ļoti tuvas attiecības arī ar trešo dievieti, kura iznāca no māsu, kura iznāca no šallas ļoti viens, cits pēc cita. Zajūri Vio šalla arī ļoti lielā ātrumā, cits pēc cita, kā 3 gaismas dievības. Viņiem ir arī 3 ēnas puses, un tad viņi kopā radīja Zilvanu. Tā ir Šalari, kopumā vienā vārdā varētu teikt evolūcija, un viņiem 3 ir ļoti, ļoti siltas un labas attiecības. Tas ir svarīgas tā kā saiknes ar viņu. Viņa pretmets ir Kolje, kas ir formas dieviete, un viņš ir iemācījies ar viņu strādāt, jo viņa piedod specifisko formu viņa iztēlei un Vio radīšanai. Bet viņš ienīst Kolju. Viņš ir iemācījies ar viņu sastrādāties, taču viņa būtība ir ienīst Kolju. Viņš nespēja ar viņu sadzīvot. Un tā kā šie dievi nemainās, tad tur neko nevar darīt. Kā ar Vio un Šalari viņam ir labas attiecības, ar Kolju naids, ar Zilvanu mīl visi, pilnīgi visi, lai kur rastos kāda būtne, viņi mīl Zilvanu, tas ir pasaules iekārta tāda. Bet ar pārējiem pirmdiemiem Ero un Gāru Zajūri ir nepārāk labas, it sevišķi ar Gāru attiecības, bet tās nevarētu gluži nosaukt par naidu. Bet par to mēs visu tālāk runāsim. Sanāca daudz garāk nekā būs par pārējiem dieviem, jo šeit man nācās vienkārši izskaidrot vispārējo, kas ir dievs, kādas ir viņu īpašības, piemēram, šī nespēja mainīties, kā viņi var inkarnēties, ka viņi ir nākuši šie 3 no šallas, kas ir šalla, kas ir AE, doma par AE, jo AE kā tāds neeksistē. Arī viss šī filozofija par to, vai pasaulē eksistence varētu būt, vai viņa varbūt varētu arī nebūt, vai varbūt nevarētu nebūt, tur tā lieta. Ja ir, tad ir. Un pie tā mēs esam. Taču vai vajadzēja radīt šaldzi, un tas ir lielais pasaules jautājums, ko neviens visumā, ieskaitot Zajūri, nespēja atbildēt. Un katram ir brīva izvēle izvēlēties, vai bija vispār iespējams palikt transcendentālajā formā un neradīt šo visu, kas arī sastāv no lielām ciešanām. Protams, arī no liela skaistuma. Vai arī nebija iespējams. To mēs vienkārši nezinām, un to nezina pat 7 pirmdievi.
Un tur ir lielie pasaules jautājumi, kur ik viens, ieskaitot pirmdievus, ieskaitot cilvēkus, ieskaitot vismazākās būtnes, var vērsties pie transcendentālās šallas un mēģināt atrast šo atbildi katrs pats sev. Taču viena konkrēta atbilde visumā nepastāv. Zorka uzskatā. Tātad tas ir Zaļūri. Ņemiet par labu.